meet you. Good, you don't see it. Good. Yeah. Ļoti labi. I've coached Sanders Ozoliņš, I've coached Ronald Kennons. Trenējis Sandi Ozoliņu un Ronaldu Ķēniņu. Par viņiem zināja ļoti daudz. Divi lieliski spēlētāji, milzīgas darba spējas. Pirms slēdz līgumu veids dažas telefonu zvans, lai noskaidrotu šo to par dzīvi Latvijā, hokeju un arī federāciju. Viss, ko dzirdēju, ļoti pozitīvas lietas, tāpēc esmu priecīgs šeit būt. And all what I've heard was very positive, so I'm very happy to be here. Telefona zvans Tedam Nolanam? Yeah, well, I talked to Ted, yes, and I talked to other people. Es runāju ar Tedu un arī ar citiem cilvēkiem. Centos iegūt pēc iespējas vairāk informācijas. And get as much information as possible. Bobs Hartlijs kopā ar Colorado Avalanche 2001. gadā izcīnījis Stanley kausu, bet 2015. kanādietis atzīts par NHL sezonas labāko treneri. Šis ir viņa 30. gads trenera arodā. 26 gadu vecumā Bobs Hartlijs kļūst par treneri. Jau sākotnēji mērķis bija Stanley kauss. My goal was to, I told my friends when I left the windshield plant, Jā, no paša sākuma, kad pametu veistiklu rūpnīcu, es draugiem teicu, es kādu dienu šeit atvedīšu Stanley kausu. Džeki domāja, ka esmu traks, jo es toreiz sāku trenēt 16 līdz 20 gadus vecus jauniešus. Bet man sākumā bija sapnis, tādam arī ir jābūt. Protams, sapņos jācenšas būt reālam. Tad, kad mērķē visaugstāk, ir jāatlok piedurknes un jānododas sapnim. Bet gribu pieminēt, ka strādāju kopā ar ļoti labiem spēlētājiem, kolēģiem, cilvēkiem, kuri man ticēja. Uzvarēt var tikai, ja es kā komanda, kā ģimene. Ir ļoti svarīgi, kādi cilvēki tev ir apkārt. People that believed in me, people that really helped me. You don't win alone. You win as a family, you win as a team, and people who surround you are so important. Pēc Hartlija lūguma pie Latvijas izlases ģērbtu uz durvīm tagad pielikts šāds plakāts ar kopējiem mērķiem un vīziju. It's kind of a roadmap. You have to know where you're going, like setting standards, creating a culture. Tas ir kā ceļvedis. Ir jāzina, kur dodies. Tā ir standarta uzstādīšana, kultūras veidošana un identitātes veidošana, kas ir ļoti būtiska. Spēle nenotiek tikai uz ledus, tā sākas šeit galvā. Tāpēc ir kārtīgi jāsagatavojas. Viss sākas ar komunikāciju. Man patīk ar spēlētājiem strādāt individuāli, lai palīdzētu viņiem kļūt labākiem. Try to work with players individually, try to make them better individually. First, I think that we have to get away from the mindset that Latvia is a small country and Pirmkārt, uzskatu, ka visiem ir jāizmet no galvas tas, ka Latvija ir maza valsts. Jā, nevar salīdzināt sevi ar lielajām valstīm – Krieviju, ASV un Kanādu, taču uz ledus ir divas komandas, kas cīnās par labu gala iznākumu neatkarīgi no valstu lieluma. Federācija šobrīd vēlas to lēnām un pacietīgi ieaudzināt jaunajos hokejistos. 25-gadīgam profesionālim domāšanu izmainīt ir daudz grūtāk, taču tas nav neiespējami. Tas ir izaicinājums. Mēs sākam ar ģērbtuvi, redzat Latvijas logo un karogus. Mēs būvējam identitāti. Mums slowly but surely that's what you have to get into them, like to get a 25-year-old professional player and suddenly he needs to change everything in his mindset. It's possible, but it's a challenge. So obviously we already addressed this with the players in this locker room. You see the Latvian logos and flags and everything. So we're trying to build a culture. We're trying to instill an identity in here. But and we will get there. Sarunas noslēgumā treneri nostādījām izvēles priekšā. 10 jautājumi, no 2 atbilžu variantiem jāizvēlas viens. Uzbrucējs vai aizsargs? Uzbrucējs. Pēcspēles metiena vai pagarinājums? Pagarinājums. Burgers vai pica? Oh, that's a good one. Šis gan ir labs. Es ņemtu abus, bet teikšu burgeris. Franciski vai angliski runājošas meitenes? Franciski runājošas meitenes. Man sieva taču ir francūziete. Futbols vai amerikāņu futbols? Amerikāņu futbols. Rīts vai vakars? Rīts. Rokenrols vai džess? Rokenrols. Filma vai teātris? Filma. TV vai radio? Televīzija. Latvija vai Kanāda? Šobrīd esmu lepns kanādietis, bet man ļoti patīk šis izaicinājums. Es jau spēlētājiem teicu, veidosim kopēju ģimeni un pārstāvēsim Latviju ar lielu lepnumu.